Pamatā ir divi korpusu tipi, jaktām un motorjaktām. Vieni tā saucamie ūdens izspiedošie un otri glisējošie. Glisēšana nozīmē, ka laiva sasniedz tādu ātrumu, ka viņa lēkā pa ūdeni, tā kā vardīte, ka met, ka viņa tinkš atlec. Otrs savukārt tā puk, lēnām iet uz priekšu. Visi lielie kuģi ir puk, kas lēnām iet uz priekšu, savukārt mazās motorlaiviņas lēkā pa ūdeni tā kā tādas blusas. Kur ir ieguvums? Puk, maz degvielas, var tālu tikt un var saglabāt labu jūras spēli lielos viļņos. Savukārt tas tik līdz parādās maziņš vilnīts, tā uzreiz jāskarien krastā, jo grābēji sāk zobi, atslēgas un vispārējais, kas ir paņemts līdzi. Ātrums pret drošību un jūras spēja pret ātrumu. Tas ir, kā mēs salīdzinām traktoru ar Ferrari. Ja labs ceļš, tad Ferrari būs foršāks. Ja gluda jūra, motorlaiva būs foršāk vai motorjākta. Savukārt, ja paredzēts kāds vilnīts vai jāpārbrauc pāri kartupeļu laukam, tad droši vien labāk tomēr būs traktori. Jo arī traktorai kafijas automāts, televizors, vanna, duša un vispārējais. Tiekamies uz ūdens, nav tik LV.